Nemeklēšu atrunas, ka vakar bija spēle un tā tālāk, bet it kā spēlējām, bet ar to bija par maz. Un, teiksim, mēs neizgājām uz to līmeni, kāds bija vakar, gan pašatdevis, gan koncentrācijas, gan izpildījuma līmeni. Tāpat laikā, grūti jau sevi apmānīt. Mēs vakar braucām uz spēli, pirms spēles ar Kanādu, mēs bijām tādi, es pats arī biju pavisam citāds. Teiksim, tās emocijas un ko gaidīt un kā gaidīt. Šodien, ko es to gribu teikt, šodien braucot, tu jau jūties citādāk, un tas pats arī spēlētājiem, un ko es viņiem pirms spēles sapulcē teicu, neielaižies šo pašapmierinātības vēlniņu, jo tā ir jauna spēle, jauna diena, mums vajag punktu, un tie divi neko nenozīmē. Uz to līmeni mēs netikām, bet, kā es teicu, sev grūti apmānīt skaits, kad labs pretinieks, mums bija pietiekoši iespējas, mēs sākām smagi, to varēja paredzēt, tomēr, nebija tas ilgs laiks līdz šīs dienas spēlē, un skaidrs, ka nebija pietiekams miekšķaļiem naktī, bet tas pirmais periods mēs zinājām, ka tāds viņš būs. Mums vajadzēja nospēlēt pareizi, vienkārši, iet spēlē, vienkārši, kā saka, iesilt. Un pirmos vārdus mēs viņiem uzdāvinājām. Otrā trešdaļā sākumā iznācām ar labu enerģiju, mums bija vairākas, teicams, iespējas gūt vārdus. Perioda izskaņā ielaidām divus švakrus vārdus mazākumā, kur neprecīzi nospēlējām. Trešajā jau beidzot govām vārds. Mums, nezinu, par tām cik mums bija 4 izgājieni, 1-1. Tas mums noklaboja. Tur tas rezultātē varējām ieķerties labāk. Trešajā spēlējām jau tā atklātāk, turp, kas hokejs. Piektie arī tur tā nebija pārāk labs mūsu lēmums arī par šī uzreiz sodu. No tā taktiskā viedokļa, ja var salīdzināt, kas patika šodien komandas sniegumā un kas tev nepatika? Tā doma bija spēlēt, jo komandas jau praktiski identiski, ko Kanāda, ko Amerika. Spēlē ātri, uzreiz ātri atkārtot uzbrukumi, uzreiz uzbrukuma zonās šķērsām. Piespēles daudz, spēlēt līdzīgi kā vakar. Ar treneru štābu izlēmāt pilnībā nemainīt sastāvu, arī atstājāt vārtos Linārdu, kuram liels darba apjoms bija. Var pastāstīt vairāk, kāpēc pieņēmāt šādu lēmumu? Tomēr komanda vienā dienā nerodas. Šī bija tikai 3. spēle šai komandai kopā. Vakar viņi saliedēti, Linārds jutās labi. Linārds gribēja cīnīties, un tāpēc viņš arī spēlē. Sanāk, rīt ir brīvdiena, un pēc tam jau spēle ar Vāciju. Kā mēs gatavosimies, kāds ir tas plāns? Skatīsimies rīt tādā neparūdzīgā laikā. Mums ir treniņš, salīdzinoši agri, 11. jau ir treniņš. Mums tikko ir 2 smagas spēles, viņiem vajag paēst. Tagad mēs arī nekur nesteigsimies. Mums fizioterapeiti, dakteri, fiziskās audības treneri, tagad ir viņu laiks ar spēlētājiem strādāt, palīdzēt viņiem atjaunoties, nevis vienkārši iekrist gultā un spaidīt telefonu, kārtīgi paēst, izgulēties, un tad mēs domāsim, ko mēs rīt ar to ledu darīsim. Varbūt atnāks tikai tie, kas maz spēlē, vai tie, kas nemaz nespēlē, tie, kas daudz spēlē. Visdrīzāk arī tā vispār būs tas it kā kaut kur, varbūt tas kaut kāds stereotips manī pašai izstrādājas, ka vajag to ledu nedaudz pakustēties, jo parīt mums spēli 4:00, tā kā no rīta nekāds lidošana nebūs, bet daudz spēku šeit ir atstāts, tā kā visdrīzāk tie, kas daudz spēlējuši, ka tie rītā notiek uz ledu neies.